Un nākošā tēma ir ilgritīga turisma apritīguma briedums Latvijā sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un Banku augstskolu. Un man sākumā likās, ka es esmu saņēmusi programmu, kurā ir kļūda gramatiska, bet droši vien, ka ilgritīga nav kļūda. Tāpēc es aicināšu uz podesta Daci Dānci, kas ir Vidzemes augstskolas zinātniskā asistente un doktora grāda, zinātņu grāda pretendente, Martu Kontiņu, kas ir Latvijas Universitātes Banku augstskolas profesoru maģistra studijas programmas uzņēmējdarbības vadīšana un inovatīvā uzņēmējdarbība direktora, lektora un doktorante, un Agitu Līviņu, kas ir Vidzemes augstskolas profesora vadošā pētniece. Labdien visiem! Pirms mēs sākam prezentāciju, arī līdzīgi kā citās sesijās, sāksim ar jautājumu. Lūgums uzlikt Mentimeteru. Un pirmais jautājums, domājot par turismu, tātad kāds ir jūsu apritīgākais ceļošanas paradums, ko varbūt esat ieviesuši savā ikdienā un ko varbūt ieteikt arī citiem? Tas ir noslēpums. Jā, pagaidīsim, kamēr visi. Varam jau droši vien arī rādīt jau atbildes, kamēr vēl daži turpina atbildēt. Paldies visiem par atbildēm. Skatos, ka vēl daži tūlīt vēl pabeigs. Sagaidīsim visus. Jāsaka, atbildēs parādās jau arī tie izaicinājumi un tas, par ko mēs arī pētījumā daudz esam skatījuši. Paldies visiem par atbildēm un turpināsim ar mūsu prezentāciju un tad noslēgumā mums būs vēl viens jautājums. Agita, lūdzu. Jā, lūdzu, video. Un iepriekš jūs redzējāt, ka mobilitāte bija ļoti svarīga, ūdens bija ļoti svarīgs, tātad turismā vietējie produkti. Un par apritīgumu arī mūsu prezentācijā, kuru tūliņ jūs redzēsiet, mēs gribam teikt, ka turisma un ceļošanas nozare arī ir ļoti sena, kā smilšu graudiņi, un tagad jau viņi parādās, jo smilšu graudiņi tā tad ir daudz, kur pāri tūkstnešiem ceļojot, un jau ļoti sen, piemēram, senais Zīda ceļš, un šodien mēs dzirdējām arī par smiltīm, ka tas ir ļoti nozīmīgs resurs būvniecībā, bet es gribētu arī teikt, ka Latvijas 500 km piekraste ir ļoti nozīmīgs resurs turismā. Un īpaši svarīgi, lai tas mums būtu tīrs resurss un pieejams resurss, lai mēs kā ceļotāji tātad varam šajā pludmalē tātad iet un pārvietoties. Jo ceļošana un turisms reizē noplicina šos resursus. Mēs gribam skaistu, tīru vidi, bet paši atstājam arī šo te nospiedumu. Un šodienas mūsu prezentācija arī ir apritīga tādā veidā, ka mēs viņu izmantojam atkārtot. Šī jau ir 3. reize, bet ar citu saturu. Pirmo reizi tas bija pirms gada Latvijas turisma fórumā. Un šo te stāstu smilšu prezentācijā izstāsta smilšu mākslinieca Guna Miķelsone. Un mēs pētnieku komandu no Vidzemes augstskolas un Banku augstskolas kopā projektā Sirtas pētam tātad šo turismu nozari kopumā kā vienu veselumu, lai sasniegtu zaļā kursa mērķus un šīs ilgritīgās prakses un ilgritīgu vārdu, ilgritīgs turisms mēs esam ienesuši, kur mēs redzam, ka savienojās ilgtspēja, kas ir plašāk, un šīs apritīgās prakses.
Un turismas, tas mūsu izaicinājums arī šī pētījumā, lai noteiktu apratīgumu briedumu turismu nozarē, ir tas kompleksums, ka te ir gan naktsmītnes, gan ir mobilitāte, transports, gan ēdināšanas sektors, gan ko mēs varam darīt. Tas ir dabas turisms, kultūras turisms, piedzīvojumu turisms. Darījuma turisms arī šodien šis pasākums būs 2 dienu. Vispār nebūtu šaubu teikt, ka šis ir darījuma turisma pasākums, bet tie, kas ir atbraukuši un nakšņo, arī tā tad ir darījuma turisma dalībnieki. Un tā tad, jā, tas ir ļoti, ļoti plašs. Un vai Latvijas turisma sistēma ir gatava, lai mēs to pēdu atstātu pēc iespējas tātad mazāku? Un tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs izstrādājām metodiku aprites ekonomikas, tātad šo brieduma līmeņus noteikšanai turismu nozarē kopumā ar 5 dimensijām, ar plānošanu, enerģiju, transportu un mobilitāti, atkritumiem un ūdeni, jo šie 5 bloki tātad visi 3 ir tātad ļoti, ļoti svarīgi turismu tātad nozarē dimensijas. Un par katru no tām 5 dimensijām mēs ļoti īsi pastāstīsim. Un visām šīm 5 dimensijām mēs noteicām tātad vienādu svaru. Nav tā, ka teiksim, mobilitāte būtu svarīgāka par plānošanu vai otrādi. Un mēs tātad veicām Latvijas turismu, tātad šīs sistēmas uzņēmumu aptauju, kur mēs ieguvām 380 tātad organizāciju atbildes, kas ir tātad reprezentatīva kopa, kur ir arī šis daudzveidīgais pārklājums. Lai uzņēmumi paši tātad atbildot uz jautājumiem, mums būtu tāds sākotnējais šis turisma brieduma novērtējums Latvijā. Un mēs izstrādājām arī šo metodiku, mums ir 5 šie brieduma līmeņi. Un, jā, nav viegli, kā jūs redzat, ir izaicinājums video kopā ar stāstu, bet tā tas ir, ja mēs lietas izmantojam atkārtoti. Un te mēs arī redzam mūsu šos izveidotos 5 brieduma līmeņus, ka pirmais, ka mēs sakam, tā kā īsti vēl nav organizācija vispār par šo apratīgumu un zaļā kursa mērķu sasniegšanu sākusi darbu, tad pirmais līmenis, kad ir ļoti nelielas zināšanas, tādi mazi aizmetņi, tāds sākums brieduma līmenim, otrais tātad vidējs šis brieduma līmenis, kad atsevišķas darbības tiek īstenotas, un trešais jau augsts, ka organizācija tiešām demonstrē tātad šīs kompetences un līmeni, un tas tiek sistemātiski, strateģiski īstenots. Un ceturtais jau, kad ir tiešām šis augstais līmenis, kad šīs apritīguma un ilgspējas praksa ir visos organizācijas procesos un līmeņos. Un es īsi par šo plānošanas dimensiju, ko es gribētu ieskicēt, tātad šobrīd Latvijā uz šo 380 organizāciju bāzes, kur mēs pie šīs plānošanas skatījāmies gan iepirkumu, gan sadarbību ar citām organizācijām, vietējo produktu pakalpojumu izmantošanu. Un arī liels fokus bija tātad uz zināšanām vai zināšanas apmācību, kuras ir bijuši tikai augstākajā vadības līmenī vai vidējam līmenim vai izpildu līmenim. To mēs vērtējām arī par zaļo mārketingu, tātad šī plānošanas dimensijā. Un par to arī kā pašas organizācijas tātad novērtē, kā viņi ir ieviesuši šos aprites ekonomikas principus savā darbībā, un tad 30% ir atbildējuši, ka viņi nav ieviesuši. Ja? Un daļēji 46%, un 8% saka, ka grūti novērtēt. Arī šī plānošanas dimensijā prasījām par CO2 aprēķiniem, vai tos viņi ir veikuši kādam pakalpojumam, produktam vai organizācijai. Tad mēs redzējām, ka 82% teica, ka tad viņiem tas nav aktuāli, un viņi arī to neplāno veikt nākotnē. Un savukārt īsi par atkritumu, un vēl varbūt pie tās plānošanas par to motivāciju, un es jau aizrunājos. Tas, ko es gribēju teikt, kad
tas neieiet iekšā šajā brieduma līmeņa mērījumā, bet tā motivācija, ko organizācijas atbild, tas ir šis finanšu ietaupījums, ko viņi redz. Tas dominē 46%, tātad saka, tas viņus motivē tātad rīkoties atbildīgi. Un par atkritumu dimensiju 44% arī saka, ka viņiem nerodās šie blakus produkti, tātad turisma sistēmas organizācijās, un ka 80% tātad bieži vai vienmēr lietot tātad labo materiālus. Tātad tas ir ļoti augsts rādītājs, un tad mēs varam ņemt vērā to, ka nozarē ir ļoti daudz arī šo mikro mazo uzņēmumu, bet tālāk vārds Dacē, jo es jau aizkavējos. Labdien! Ūdens, es ceru, ka visi padzērās, ūdens apritīgumā vai apritīguma kontekstā mūsu platumgrādos salīdzinoši maz tiek aktualizēts, bet, piemēram, pētot turismu jomas uzņēmumus Valencijā, tas bija viena no galvenajām lietām, un mēs kaut kā neapzināmies, ka tas ir resurss, kurš ir ļoti, ļoti svarīgs ne tikai dzīvībai, bet vispār pastāvēt organizācijai. Un kas mūs pārsteidz, ka 27% turisma organizācijas uzņēmumu nekādu netaupa ūdens resursus. Viņiem tas nešķiet aktuāli. Iespējams, ka pēc šī pētījuma, pēc anketas arī viņi saprata, ka varbūt būs jāsāk, un ja viņi sev gribēs saukt par apratīgiem, tad sāk to darīt. Pamatā mēs ūdens risinājumus uzskaitam, tomēr arī 48% var pateikt, cik tērē ūdeni savā uzņēmumā. Un sensoros krānus tikai 14% izmanto. Kaut ko domā par ūdens zudumu samazināšanu 22%, ja? Un tas, ko viesnīca, piemēram, var darīt, vai jebkurš organizācija var darīt, var savākt notekūdeņus, var tos attīrīt un otrais izmantot, lai ūdens arī nebūtu no tiem resursiem, ko mēs izmantojam vienu reizi un izmetam ārā. Šie dati ir realitāte. Mēs ceram, ka pievēršot uzmanību un apzinoties, ka ūdens ir apritīguma resurss, arvien vairāk uzņēmumi sāks par to domāt, jo tas noteikti ir saistīts arī ar izmaksām, un ūdens ir ļoti svarīgs arī tajā kontekstā, ka viņu apstrādē vai viņa ieviešanā vai pēcapstrādē ir iesaistīts vēl tāds resurss kā elektrība, kas ir vairāk varbūt skaidrs, ka tas arī ir daļa gan no CO2 aprēķiniem, gan no ilgtspējas. Un līdz ar to, saliekot kopā enerģētiku un elektrības lietas, šeit var redzēt, ka šeit vairāk tiek domāts par šo resursu apritīgu izmantošanu, un 71% izvēlās elektroierīces ar zemu patēriņu. Vairāk kā pusē ir arī svarīgi, kad ēkas ir siltināts, viņi to atzīst. Savukārt pārsteidzošais skaitlis tomēr bija apgaismojuma sensori, kas tikai apmēram pusē ir, jo tā ir ļoti lēta investīcija, kā jau diezgan ātri var tikt pie relatīvi lieliem enerģijas ietaupījumiem, un kur nav jāpaļaujās uz cilvēku prasmēm vai apzinīgumu, vai domāšanas veidu. Un interesanti, ka 68% telpās ir regulējama temperatūra. Šodien arī kaut kā ļoti apritīgi laikam nav, jo te ir diezgan silts un loks ir vaļā, un mēs kaut ko sildam te Rīgā ap ēku VF kvartālā. Bet mēs varētu regulēt, mums ir uz piecinieku uzgriezt. Nē, viss ir kārtībā. Mums ir silti, mums ir enerģiski, un mēs par apritīgumu. Vēl pāris vārdos par šo tēmu. Būtu svarīgi tomēr saprast, ka šī enerģētika ir ļoti iesaistīta citu resursu uzturēšanā, apsaimniekošanā, un tas viss iet roku rokā, un tas nav tik viendimensionāli skatāms jautājums, un kā jau ar ūdeni minēju, tad šīs lietas ir arī savstarpēji saistītas, un mēs ceram,
ka aktualizējot šos jautājumus, vismaz tās vienkāršās lietas, un nākošo reizi var iepirkt elektroierīces ar zemāku enerģijas patēriņu, apgaismojumā izmantot sensors, un tas ir būtiski. Un tagad es ceru. Jā. Tad jā. Tādā ziņā ūdens zaudē pagaidām. Pagaidām ūdens nav mūsu fokusā, mūsu radarā, mūsu dienas kārtībā. Un tālāk vajadzētu būt jau smilšu prezentācijai. Es tā lēni uz pārēju, uz turpinājumu. Es turpinājumā pastāstīšu par transportu un mikromobilitātes situāciju. Kopumā sakot, protams, kas nav pārsteidzoši, dominē privātais transports. Gan skatoties uz to, kāda veida transportu izmanto pats uzņēmums, gan arī ar kādu transportu ierodas klientu turisma galamērķim. Un skatoties uz to, tad kāda veida privātais transports, tad aptuveni 50% izmanto pašu savu transportu, aptuveni 40% būs tie, kas izmanto darbinieku auto, attiecīgi ar, piemēram, paturpinājumu līgumiem, un tikai salīdzinoši mazs procents ir tie, kas izmanto ārpakalpojumu. Savukārt, kas varbūt ir tāds rādītājs, kas parāda arī tādu problemātiku, ir tas, ka, protams, iekšdedzes dzinēji ir tie, kas ir arī dominējošie, un turklāt 20%, 19,5% precīzi no respondentiem saka, ka viņiem patiesībā nav būtiski. Tas nav viņu apsvērums, kāda veida transporta līdzekli iegādāties. Līdz ar to tas ir pietiekami liels procents, kas parāda šo situāciju. Tāpat arī tas, ka tikai aptuveni 20–25% bija starp šiem hibrīda auto un elektroauto. Turpinājumā tad man būs arī ieskats dažos jautājumos, kas attiecas uz transportu. Un kā pirmais par sabiedriskā transporta pieejamību, sasniedzamību. Un, tā teikt uzreiz, tā ātrumā skatoties, rezultāti ir diezgan pozitīvi. 32% novērtējuši, ka ļoti labi, un salīdzinoši diezgan mazs skaits ir tie, kas saka, ka nav pieejams, vai, teiksim, neapmierinoši. Tajā pat laikā, salīdzinot to ar citām atbildēm, parādās tas, ka pirmkārt klienti neierodas turisma galamērķos ar sabiedrisko transportu, tātad tur parādās zināma pretruna, un tas varētu būt saistīts arī ar to, ka, piemēram, nav šo specreisu vai pielāgoto kustības maršrutu turisma sezonā, un aptuveni tikai 8% atbildēja, ka ir pamanījuši šīs izmaiņas turisma sezonā, bet tas nav tāds, protams, liels rādītājs. Tāpat arī skatījāmies uz atšķirībām starp pieejamību pilsētās un reģionos, un te, protams, nav liels pārsteigums, ka jo lielāka pilsēta un Rīga, protams, ir salīdzinoši labāku rādītāju, un tad attiecīgi mēs pakāpjamies uz valsts pilsētām, ciemiem, lauku teritorijām, un tur šeit rādītāji krītās diezgan būtiski. Un atkal te no vienas puses jautājums ir tas par to pieejamību, kas mums ir, bet no otras puses, ko uzņēmumi paši dara, jo, arī varētu būt, piemēram, kādas bonus sistēmas tai pašai koplietošanas auto lietošanai. Un savukārt, skatoties mikromobilitātes kontekstā, tad arī kopumā, vērtējums nav slikts. Tiek uzskatīt, respondenti saka, ka vērtē šo mikromobilitāti savas organizācijas apkārtnē diezgan labi, bet te atkal, tas jautājums, kas ir tas, ko organizācijas dara pašas, un patiesībā diezgan maz dara. Tikai trešdaļā ir pieejams velo novietnes, ļoti maz ir arī šo uzlādes staciju elektroauto vai e-velo, protams, nerunājot atkal arī par tām pašām kādām bonus sistēmām, motivāciju, lai cilvēki ierastos, piemēram, ar sabiedrisko transportu un saņemtu kādu atlaidi vai kādu, varbūt, bezmaksas biļeti un tā tālāk. Tikko pirku biļeti uz vienu muzeju vai Vašingtonā, kur tieši bez maksas beig galā bija, jo braukšu ar sabiedrisko. Lūk, un savukārt noslēgumā, kas tad ir tas, uz ko mēs šobrīd virzāmies pētījumā,
Šobrīd mēs turpinām darbu ar 10 uzņēmumiem jau padziļinātā izpētē, bet kopumā tas secinājums ir, ka mēs esam sasnieguši tādu vidēju līmeni. Tas novērtējums šobrīd ir no 3 no 5, un tad, protams, tas jautājums ir, kā tad mēs varam atbalstīt uzņēmumus, organizācijas, lai tas attīstītos un darbotos tālāk labāk. Un tad šobrīd, papildus padziļinātāji izpētē esam arī strādājuši pie funkcionālā modeļa izstrādes, kur papildus ieviešam arī jaunas dimensijas, kas attiecas uz sabiedrību un uz kultūru, arī ņemot vērā, protams, turisma sektora specifiku. Un tad attiecīgi arī katrā no šīm dimensijām, katram no šiem apakšpunktiem esam noteikuši datu punktus, kas tad būtu tie vēlamie, kas organizācijai būtu jāuzkrāj un tad attiecīgi jāmonitorē sava darbība ilgtermiņā. Tas laikam arī no manas puses viss šobrīd, bet Agita vēl gribēja ko papildināt. Kad mēs varam ceļotāju salīdzināt ar resursu. Turisma nozarē ceļotājs ir kā resurs, un tādā gadījumā mūsu mērķis ir šo ceļotāju paturēt pēc iespējas ilgāk apritē galamērķī. Tad, kad viņš ir atbraucis, lai viņš metās daudzās cilkus, lai viņš izcilpo to Latviju daudz un dažādi. Un tad tas būs ilgspējīgi, un tas būs arī izdevīgi tātad turisma uzņēmumiem un organizācijām. Bet mums nav fotogrāfa. Nāk šo pasākumu, kur varbūt būs cita auditorija, ejiet ar domas prezentāciju, ko šodien jūs iet apritīgi, jūs netērēsiet megabaitus un ietaupīsiet resursus. Tā kā būsim apritīgi vienā solī, ko mēs darām. Bet noslēgumā mums ir arī vēl viens Mentimeter jautājums. Mēs varam arī doties uz to atpakaļ uz, tikai es mēģināšu tagad. Te mums bija tas kodiņš, to pašu var lietot, un pēc arī pasākuma organizatoru ierosinājuma, tad arī esam ievietojuši šo jautājumu, domājot par turismu nozaru un arī to, ko mēs dzirdējām iepriekšējās sesijās. Kādi tad būtu šie veicamie darbi tuvākā gada laikā, lai situāciju uzlabotu, vai tas ir kādos plānošanas dokumentu līmenī vai organizāciju līmenī, varbūt kādas idejas, kas jums nāk prātā, kas būtu tāds tuvākais uzdevums. Tas ir tas pats, jā. Tikai kodiņš ir augšā, es mēģinu saprast, kā es to QR kodu, tu vari uzlikt, rekur būs, rekur QR kodiņš arī var ieskrāt.
Skatos, ka ir vēl process, jā, vēl kāda. Un tad arī ir jāturpina jau pilotu mēģinājumi, vismaz līdzumē ir bijuši plānošanas reģionā, kas, man liekas, ir rezultējies arī ar izmaiņām normatīvajā regulējumā. Jā. Es redzu, ka ir viens ierosinājums legalizēt vārdu ilgrita. Mēs esam jau procesā ar to, jā, ilgritīgu. Valsts centrā esam iesnieguši. Ilgritīgs, jā. Paldies visiem, jā. Bet tas ir ārpus sistēmas var izrīkot. Nu, tur jau vienmēr jābūt tai lampiņai galvā. Paldies.